Es esmu skatījusies internetā, ir tāda latviešu zīmola gultiņas, un es gribētu dzīvē apskatīt, vai jums uz veikalā ir šeit pieejams? Jā, labi, mēs varam iet. Pirms izvēlēties gultiņu savam mazulim, noteikti jāsaprot, kur mājās to novietosim, vai mūsu izvēlētajā vietā tā derēs. Šī ir tā gultiņa, ko es redzēju internetā, kas man arī interesē. Jūs varbūt varat pastāstīt sīkāk. Jā, šī gultiņa ir testēta Jelgavas testēšanas institūtā, ir dabūjusi drošības certifikātu Eiropas Savienības. Jā, šī gultiņa ir taisīta no bērza. Bērs pats pa seviem ir koks daudz izturīgāks un ļoti elastīgs. Te ir izmantotas uz ūdens bāzes gan krāsas, gan lakas. Ir nolaižamā mala. Ja, ko tā kā var arī atvieglojums tā kā piekļūšanu pie bērniņa. Gultiņas malām ir uzliktas šīs plastikāta uzlikas, ja, kas tā kā, lai bērniņš, teiksim, kad jau viņš pats ceļās un gaida, kad jūs pie viņa pienāksiet, jā, lai nesagrauš visas gultas malas. Šīm gultām ir šīs bumbas, tas tā kā domātas tā, lai bērniņš kaut kādu laiku pavada, jā, ļaujot jums pagulēt. Ja gultiņa ir paredzēta mazulim ilgākam laikam, vismaz līdz 3–4 gadu vecumam, tad noteikti gultiņai varēs izņemt sānu redeles, lai bērniņš var izkāpt no gultiņas un iekāpt tajā atpakaļ. Noskatot gultiņu, ir jāizvēlas arī tai atbilstošs matracis. Matracīts būs ar kokosa šķiedrām izejvielām un ar kokvilnas pildījumu. Kokvilna pat pa sevim ir dabīgā izejviela, jā, līdz ar to tur ir speciāli izstrādāts ar pediatriem tas kokvilnas kopējais salikums, lai viņš nebūtu pārāk mīksts un pārāk ciets. Un tā kokosa šķiedras virsma tomēr dod to cietumu tik, cik vajadzīgs zīdainim. Es skatos, ka šitās daļas ir it kā atsevišķas, bet parastajos matričos liekas, ka viņas ir tikai salīmētas kopā. Šajā matricī nav salīmētas daļas vispār. Katrai daļai ir katra sava kabata, kas tā kā ir atsevišķi no tā. Jā, līdz ar to tas ir daudz dabiskāks. Tā līme netiek pielietota. Nu lūk, gan gultiņa, gan ratiņa mūsu gaidāmajam superbēbītim ir noskatīti. Tagad atliek vienkārši.